Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija 2025. gada 17. oktobrī Starptautiskajā nemateriālā kultūras mantojuma dienā svinēja savu 20 gadu jubileju Latvijas etnogrāfiskajā Brīdavas muzejā. Tā direktora Zanda Ķergalve ar darbiniecēm Andu Skuju un Ievu Bērziņu sveic asociāciju 20 gadu jubilejā, novēlot arī turpmāk aktīvi darboties nemateriālā kultūras mantojuma pētīšanā, saglabāšanā, tālāk nodošanā caur izglītību. Pateicamies par viesmīlīgo uzņemšanu muzejā un pasākumu organizēšanu arī muzeja pedagoģei, asociācijas jaunajai valdes loceklei Dacei Gailei. Pateicamies Latvijas Nacionālā kultūras centra direktorei Signei Pujātei par apsveikumu vēstuli un Latvijas Dievturas sadraudzes valdes vadītājam Uģim Nastavičam par klātbūtni pasākumā. Svinības sākās ar satikšanos pie vienas no ilgadējās asociācijas biedrēm, vēstures doktoris Aijas Jansons, kura ir arī Latvijas etnogrāfiskā Brīdavas muzeja pētniece, etnogrāfijas departamenta vadītāja. Viņas vadībā asociācijas biedri aplūkoja arī muzeja tekstīlī fondus, diskutēja par tautas tērpu darināšanas un valkāšanas tradīciju niansēm. Un tad, kā jūs zināt, senākiem lakatiem viņi tika austos šaurām stellītēm, vidū šūti kopā. Tad, kad ņēma un uztaisīja Viljumsons lielās stelles, tad varēja noaust lielos lakatus, un tad vairs vīla nebija. Un sākumā, kamēr šuva to vīlīti kopā, ja, tad arī to lakatu nesāja uz pusēm pārlocītu tā dubulti, ja. Tā bija dubultvillaina, bet tad, kad jau vairs tā vīla nebija, tad jau ņēma trīsstūrī lociņu un lika trīsstūrī ap pleciem, ja. Svinību laikā tika arī apmeklēta muzeja izstāžu zāle, kurā šobrīd pieejama Latvijas Dievturas sadraudzes rīkotā ceļojošā izstāde Latviskās dzīves ziņas dievestība tautas vēsturē dievturībai 100. Tā bija iespēja aplūkot priekšmetus un lasīt vēstījumus par 12,000 gadu senu vēstures posmu līdz mūsdienām un iepazīties ar informāciju par dievturu vārdu 100-gadi. Svinību vakara gaitā muzeja priedes krokā notika atskats uz 20 gadu darbību, biedru dalīšanās stāstos par savu individuālo darbību, aktualitātēm, nākotnes iecerēm. Latvijas Tradicionālās kultūras asociācijas idejas iniciators ir Lidija Jansona no Gudanieku un Alsungas suitiem. Jūs man nodevāt šādu te vēstījumu. Jādarbojas ir tā, lai folkloristi biežāk satiktos. Un mums nav šādu saietu, un es domāju, ka šāda organizācija mums varētu palīdzēt. Un es griezos tieši pie Aigars kundzes. Sandras Aigars. Jā. Es vēršu vaļā tagad jūsu vēstījumu un to daļu, ko jūs man uzrakstījāt, es nolasīšu. Ja mēs spētu ielūkoties visās Latvijas pamatskolās, mēs saprastu, kas draud mūsu tradicionālai kultūrai nākotnē. Varbūt organizācijai vajadzētu pastāvīgi turēt roku uz pulsa tieši šajā jomā. Ina Celitāna no Kurzemes kultūras mantojuma centra Kūrava Kuldīgā un Ināra Kalnarāja no Liepājas folkloras kopas Atštauks. 2004. gadā tika kopīgi norganizēta konference Tradicionālā kultūra mūsdienu kultūras un izglītības kontekstā. Tās galvenie rezultāti – dokuments, stratēģija un taktika tradicionālas kultūras ietekmes palielināšanai mūsdienu sabiedrībā, kura ir aktuāla arī mūsdienās. Konferences rezultātā arī tika izveidota Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija. 20 gadu laikā tās valdes vadītājas Sandra Aigare, Kunta Neretniece un jaunā tikko ievēlētā Solvita Lodiņa, kura ir biedra 15 gadus, organizējušas biedriem jēgpilnus seminārus, konferences, kuros viņi papildināja savas zināšanas tradicionālajā kultūrā. Veica zinātniskos pētījumus, kuru rezultātā tika izstrādāti ieteikumi dažādām valsts institūcijām, iesniegta priekšlikumi izglītības un kultūras ministriem, Saeimas deputātiem, Saeimas komisiju pārstāvjiem, lai aktualizētu tradicionālas kultūras tālāk nodošanas nozīmi caur vispārējo izglītību.
Asociācija par savu lielāko ieguldījumu kultūra politikas veidošanā uzskata līdzdalību nemateriālā kultūras mantojuma likuma izstrādē un izglītības jomā valstiskās audzināšanas vadlīniju izstrādē. Nākotnē asociācija plāno turpināt zinātniskās pētniecības darbību, nozares semināru, konferenču, fokus grupas, diskusiju organizēšanu, priekšlikumu iesniegšanu izglītības un kultūras ministriem, politiķiem un citiem ar mērķi apzināt problēmas tradicionālas kultūras jomā un tās ilgadējā, sistēmiski pēctecīgā, tālāk nodošanā caur vispārējo izglītību. Aidi, abu, aidi, un uz salti laiki, sasalāju